Papētot vēsturi sākot ar buboņu mēri 14. gadsimtā un beidzot ar mūsdienu nāvējošiem slimībām, šķiet, ka mūsu suga tikusi inficēta ar sērgām, kuras nav Zemes izcelsmes. Vai tās nākušas no citām planētām? Tās vienkārši uzradās un ar vienu pieņēmās spēkā. Neskaitāmi tūkstošiem gadu seni gadījumi saista NLO parādīšanos ar tumšākajiem laikiem cilvēces vēsturē. Vai šie vīrusi uz mūsu planētas uzradušies dabiskā ceļā, vai arī tie radušies slepenas un mērķtiecīgas citplanētiešu programmas rezultātā? Šovakar mēs to noskaidrosim. Skatieties mūsu un noskaidrosiet patiesību par šausminošām citplanētiešu slimībām. Slepenās lietas citplanētieši. Globālā spēka apkopošana ir sākusies. Slepenās lietas par NLO liecībām, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. 2012. gada jūnijas. Dienvidu Brazīlijas un Ziemeļargentīnas iedzīvotāji ziņo par vairāku lotveida NLO parādīšanos. NLO tika redzēts pārlidojam pāri okeānam gan dienas, gan nakts laikā. Interesantākais ir tas, ka tie neko nedarīja, vienkārši lidoja pāri okeānam. 3 nedēļas vēlāk, aptuveni 1,5 kilometru no vietas, kur tika redzēts lidaparāts, brazīlieši uzdūrās briesmīgai ainai. Vairāk nekā 500 pingvīnu līķi mētājās okeāna krastā. Visur pasaulē bijuši dzīvnieku masveida nāves gadījumi. Taču šajā gadījumā interesanti bija tas, ka šoreiz pingvīnu nobeigšanās sakrita ar NLO novērojumiem 3 nedēļas agrāk. Neizskatījās, ka viņi būtu nomiruši badā. Nebija manāmas nekādas traumas. Arī atūdeņojušies viņi nebija, tāpēc radās jautājums par to, vai šie gadījumi ir saistīti. Katru gadu tiek ziņots par simtiem un pat tūkstošiem pēkšņas un neizskaidrotas dzīvnieku nāves gadījumiem. Vai tie būtu saistāmi ar NLO uzrašanos? Arī ASV tika novērota putnu masveida bojāeja, un tieši tas pats notika ar pingvīniem Brazīlijā un Argentīnā tieši pēc NLO parādīšanās. Vai šie nāves gadījumi varētu būt saistīti ar nāvējošas ārpuszemes slimības izplatīšanu mūsu pasaulē? Un ja tādas citplanētu sērgas eksistē, vai tās varētu skart arī cilvēkus? Daudzām viduslaika epidēmijām tieši tāpat ir mistiska izcelsme, ko var sasaistīt ar šādiem atgadījumiem. Vai šie vīrusi ir radušies uz Zemes, vai arī tie ir kaut kādi eksperimenti vai bioloģiskas DNS, kā rezultātā radušies šie vīrusi? Vai pirmie citplanētu sērgu gadījumi tikuši fiksēti tieši viduslaikos? 1348. gadā Anglijā pilnā sparā noritēja 100 gadu karš starp Angliju un Franciju. Pēkšņi Eiropu un Vidusjūras valstis pārņēma briesmīga slimība, ko mēs pazīstam kā buboņu mēris. Buboņu mēra epidēmija ir viens no baisākajiem laikiem cilvēces vēsturē. Tiek lēsts, ka no tā aizgāja bojā ap 100 miljoniem cilvēku. Nāve ir ātra. Tā iestājas 2 līdz 7 dienu laikā pēc inficēšanās. Tajā pat laikā cilvēks cieš šausmīgas sāpes, kā arī uz ādas parādās melni plankumi, kuru dēļ slimība iesaukta par melno nāvi. Pirms nāves slimības upuri apgalvoja, ka redzējuši debesīs bronzas kuģus, mirdzošus zelta vairogus, kā arī, ka zemi pārklājusi savāda dūmaka. Rodas jautājums, vai šiem cilvēkiem, kuri masveidā ir redzējušos bronzas kuģus debesīs, kuriem bija šādas vīzijas, vai tās bija tikai halucinācijas, vai arī tas tiešām varēja būt NLO kuģis. Buboņu mēra epidēmijas laikā vairāk kārt tika redzētas komētas tajos Eiropas apgabalos, kuri krita par upuri šai nāvējošajai sērgai. Ļoti iespējams, ka šī slimība ir nākusi no kosmosa dzīvēm un nav radusies šeit uz Zemes. Neilgi pirms lielu daļu Eiropas pārņēma buboņu mēris, daudzi pilsētnieki tika redzējuši nomalēt cilvēku melnā apmetnī ar kapuci nesam izkapti.
taču ne tam dēļ, lai pļautu zāli. Šī aina varētu būt pirmsākums tēlam, kuru mēs dēvējam par drūmo pļāvēju. Taču daudziem NLO pētniekiem ir sava teorija. Vai šis varētu būt pirmais gadījums vēsturē, kad ticis manīts vīrs melnā? Daudzuprāt, buboņu mēris bija drūms laiks vēsturē, kad cilvēce vienkārši saskārās ar slimību, pret ko nebija zāļu. Taču kāda cita, pesimistiskāka versija to skaidro ar ārpuszemes slimību, ko ievedusi citplanētiešu rase. Tad, ja tiešām šo sērgu izplatījuši ārpuszemes iedzīvotāji, to var dēvēt tikai vienā vārdā – par genocīdu. Turpinājumā, vai mums draud bioloģisks uzbrukums no kosmosa, vai arī mēs esam izgāzta eksperimenta upuri? Jauni pierādījumi tam, ka ārpuszemes sērga var apdraudēt Zemi. Vai arī jau ir par vēlu? Šīs ir slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko planētas Zeme noslēpumu. Jūs skatāties slepenās lietas, citplanētieši. Tūkstošiem gadu cilvēci vajājušas dažādas sērgas, paņemot miljoniem dzīvību. Vienmēr ticis uzskatīts, ka slimības ir dabas sastāvdaļa, bet varbūt patiesi ir versija par ārpuszemes izcelsmi. Varbūt šādas slimības tikušas radītas ar mērķi kontrolēt Zemes iedzīvotāju skaitu ar iespējamību to strauji samazināt. Vai saprātīgas būtnes no citām pasaulēm ierodas šurp, lai slepus nomērdētu mūs? Tas šķiet pārāk baisi, lai būtu patiesība. Tomēr atskatīsimies atpakaļ savā pagātnē. 1763. gadā Fort Pitas karēvi uzdāvināja vietējai indiāņu ciltī lielu daudzumu segu, kuras bija inficētas ar bakām. Tas izvērtās par milzu traģēdiju, jo cilts gandrīz izmira. Tātad, ja viena civilizācija vēlas iznīcināt otru, tad vieglākais ceļš ir izplatīt infekciju, pret kuru tā nespēj cīnīties. Parastas segas izraisīja neskaitāmu cilvēku nāvi. Ja citplanētieši uzsūtītu mums sērgu, lai iznīcinātu cilvēci, kādā formā tā tiktu izplatīta? Ar pārtiku, ar gaisu, varbūt ar lietus palīdzību. Slepenās lietas, citplanētiešu lietus. Kerala, Indija, 2001. gada jūnijas. Ir neparasti sausa musonu sezona, taču vienā mirklī šī tropu paradīze piedzīvo pēkšņu un šausminošu laikapstākļu maiņu. Debesis satumst un pār Keralu un tās iedzīvotājiem nogāžas lietus gāze. Šis lietus ir asins sarkans. Vietējie iedzīvotāji nekad nebija redzējuši sarkanu lietu un pārbijās līdz nāvei. Viņi nesaprata, kas notiek, un tas nebija izskaidrojams. Skaidrs bija tikai tas, ka kaut kas nav kārtībā. Kamēr zinātnieki lauž šķēpus par šīs dabas parādības skaidrojumu, tiek veikts neticams atklājums. Zinātnieki vāca sarkanā lietus paraugus, lai izpētītu tā sastāvu un noskaidrotu, kas izraisīs lietus ūdens sarkano nokrāsu. Tika atklāta nezināmas izcelsmes olbaltumviela, kas palikusi no ūdenī mītoša organisma no kādas baktērijas, iekrāsojot tos sarkanā krāsā. Pēc šī atklājuma zinātnieki izteica negaidītu spriedumu. Viņuprāt, sarkanās daļiņas ūdenī varēja būt iekļuvušas no gaisa, no meteorīta. Citiem vārdiem sakot, ūdens sarkanā nokrāsa bija ārpus zemes izcelsmes. Pēc sarkanā lietus nebija saslimšanas gadījumu, ko tas būtu izraisījis. Taču tas pierāda, ka iespēja ievazāt slimību no kosmosa ar meteorītu pastāv un ka nav iespējams no tā pasargāties. Un tas izraisa bažas. Satelīti spējuši fiksēt NLO gan uz Marsa, gan uz Saturna. Vai citplanētieši no šīm planētām, kā meteorītus sūta akmeņus, kas pildīti ar vīrusiem? Un kas notiks, ja tie nonāks līdz Zemei? 2007. gada 15. septembris. Karankasas ciems Peru. Milzu ugunsbumba izšaujas no debesīm un ietriecas Zemē.
Vietējie iedzīvotāji ir pārsteigti un nobijušies. Sadursmes vietā izveidojas 30 x 6 metrus liels krāteris, kura dibenā mutuļo šķidrums. Pēc kāda laika vietējie ziņo par savādiem un baisiem blakus efektiem. Pēc sadursmes ar Zemi kosmiskais ķermenis uzsprāga, un tā rezultātā izdalījās liels daudzums indīgas gāzes, kas vienā mirklī izplatījās tuvākajā apkārtnē. Tā rezultātā vietējie iedzīvotāji savārga. Acīm redzot, viņi bija ar kaut ko saindējušies. Veselības traucējumus izjūta ap 600 cilvēku. Pilsētā klīst baumas, ka citplanētu vīruss ir izraisījis pandēmiju, taču zinātnieki nevar tam noteikt nekādu izskaidrojumu. Manuprāt, var droši teikt, ka meteorīta nokrišana bija saistīta ar šo mistisko slimību. Ņemsim vērā, ka dienu pirms tā nokrišanas nekādas slimības nebija. Taču, kad tas parādījās arī šī sērga. Tāpēc liela iespējamība, ka šīs slimības ierosinātāju atnesa meteorīts. Vai šis kosmiskais starojums patiesībā ir masu iznīcināšanas ierocis? Un ja tā ir, vai mums draud starpgalaktiskais karš? Ja grasāties iznīcināt kādu citu civilizāciju, tad sprāgstvielas un ieroči nav tā labākā izvēle. Godīgi sakot, tā var ciest arī savējie. Vispareizākais būtu likt lietā kādu vīrusu vai citu sērgu, jo, godīgi sakot, tā var uzvarēt karu, nezaudējot dzīvības. Turpinājumā baisas slimības, ko nav iespējams apkarot. Un noslēpumaini kukaiņi mums zem ādas. Mēs pētīsim citplanētu sērgu iespējamību mūsdienās un noskaidrosim, vai jūs esat apdraudēti. Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. NLO pētnieki ne tikai tic tam, ka citplanētieši varētu izplatīt slimības uz Zemes, bet ir arī pārliecināti, ka tas notiek jau tūkstošiem gadu. Vai cilvēce var tam pretoties? Cilvēki samērā veiksmīgi spējuši apkarot tās slimības, ko mums uzsūta māte daba, vai arī kaut kas cits. Taču nav izslēgts, ka reiz saskarsimies ar slimību, pret kuru mēs būsim bezspēcīgi. Vairākas senas nāvējošas sērgas, piemēram, buboņa mēris, jau izsenis sasaistītas ar NLO parādīšanos. Vai mums ir iespējams tikt galā ar šādu smagu slimību? Vai arī tas, ka pēdējo 50 gadu laikā NLO tiek redzēta arvien biežāk, nozīmē, ka šī sērga atgriezīsies? Daudz domā, ka buboņa mēris ir pilnībā izskausts, taču pirms dažiem desmitiem gadu tika novērota saslimšana ar šo sērgu atkal. Lai arī šķiet, ka šis vīrus ticis iznīcināts, izrādās, ka tas nav iznīdējams. Ja jau citplanētieši izmanto vīrusus cīņā pret cilvēkiem, cik ilgā laikā tiks atrasts absolūtais ierocis, pret kuru būsim bezspēcīgi? Gan H1N1 un SARS, gan poliomelīta un aids izcelsme ir neskaidra. Šīs slimības vienkārši uzradās un sāka izplatīties. Vai ir iespējams, ka baisākais ārpuszemes izcelsmes vīrus jau izplatās mūsu vidū? Slepenās lietas - Morgellonu slimība. 2002. gadā kāda sieviete atveda pie ārsta dēlu, kurš sūdzējās par čūlām un kukaiņiem mutē. Viņa lika dēlam atvērt muti, un tā bija vienās čūlās. Māte aprakstīja, ka čūlās ir tādi kā sarkani, zili, melni un balti pavadieni. Pēc viņas teiktā, viņi bija atradījušies 8 ārstiem, taču neviens nebija spējis noteikt, kas tā ir par slimību. Ārsti nebija varējuši noteikt Morgellonu slimību, kas var būt vīrusu izraisīta un nodara lielu postu cilvēka ķermenim. Ir reģistrēti vairāki neizskaidrojami Morgellonu slimības gadījumi. Simptomi ir īsti, cilvēki cieš, un ķermenī ieparinās kaut kas neizskaidrojams. Šī sērga ir pazīstama kā Morgellonu slimība. Slimnieki sūdzas par pavadieniem, kas spraucas ārā no ādas un rada durstošas sāpes.
Pavadieni ir daudzkrāsaini, bieži vien melni, sarkani, zili. Tie spraucas ārā no čūlām. Izpētot šīs šķiedras zem mikroskopa, tās izskatās kā rūpnieciski darinātas. Visbriesmīgākais, ka slimības upuriem šķiet, it kā zem ādas būtu palīduši kukaiņi, kuri lodā iekšā un ārā. Kopš 2002. gada Morgelonas slimība kļuvusi par fenomenu. 8 gadu laikā reģistrēti 12,000 saslimšanas gadījumu. Vai varam ticēt NLO pētniekiem, ka Morgelonas slimība ir ārpus Zemes izcelsmes? Iztēlojieties sajūtu, ka zem jūsu ādas kaut kas lodā un pats spraucas no tās ārā. Sajūta noteikti ir pārdabiska. Ja šī slimība nākusi no kosmosa, tad tā nekad nav kļuvusi nāvējoša. Taču vai kāda no modernajām slimībām var kļūt letāla? Mums nav skaidrs, no kurienes uzrodas šīs neizskaidrojamās slimības, taču to mērķis ir iznīdēt visu cilvēci. Tāpēc tās progresē straujāk nekā spējam tās apkarot. Pēc zinātnieku domām slimība no vienas lielpilsētas otrā var nokļūt ilgākais nedēļas laikā. Tādējādi tā var ātri izplatīties visā valstī un pat pasaulē. Manuprāt, ja citplanētiešiem ir mērķis ģenerēt dažādas slimības un inficēt ar tām cilvēkus, tad tam varētu būt vairāki skaidrojumi. Iespējams, ka pastāv bioloģiski organismi, ar kuriem nejauši inficējamies, vienkārši ar tiem kontaktējoties. Vai varbūt, ka mēs vienkārši inficējamies ar vīrusiem, kurus pārnēsā citplanētieši? Ja citplanētieši uzturas uz Zemes, tad viņi ir tādi paši bioloģiski organismi kā cilvēki. Līdz ar to viņu vīrusi un baktērijas var tikt pārnesti uz citu dzīvības formu. Tātad ārpuszemes iedzīvotāji pilnīgi noteikti var inficēt mūs ar saviem vīrusiem. Vēstures gaitā vīrusu uzliesmojumi notikuši cilvēku kļūdas dēļ. Tas attiecināms gan uz govju trakumsērgu, gan uz laimes slimību izplatīšanos no Lamailendas Ņujorkā, vai arī ārpuszemes vīrusi var nejauši izplatīties no citplanētiešu laboratorijām. Viņi nolaižas uz planētas Zeme, iezogas mūsu vidū, un tādējādi vīrusi, kurus viņi nesā, izplatās starp cilvēkiem. Un ja tādējādi uz Zemes nonāk vīrus, tad tas var izraisīt pandēmijas izplatību. Tomēr ir daudz pierādījumu, ka ārpuszemes sērgu izplatīšana ietilpst noteiktos plānos. Viens no tādiem atklāja, ka mēs visi esam dalībnieki eksperimentos ar cilvēkiem. Turpinājumā. Patiesība par citplanētu slimībām uz Zemes ir atklāta. Mēs atmaskojam citplanētiešu plānu mainīt cilvēku rases ģenētiku. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Vai visas slimības, kuras izplatās cilvēku vidū, ir citplanētiešu iejaukšanās rezultāts? Sākot ar buboņu mēri, beidzot ar mūsdienu slimībām, kuru dēļ cilvēks izjūt rāpošanu zem ādas, cilvēce nekad nav sapratusi, kam dēļ citplanētiešiem ir mūs jāinficē. Tagad viss ir skaidrs. Viena no teorijām varētu būt tāda, ka citplanētieši grib izveidot hibrīdus no cilvēku un savas sugas, lai varētu pārņemt Zemi. Varbūt citplanētieši meklē cilvēkus, kuri ir imūni pret šīm slimībām, lai radītu jaunu superrasi. Daudzi to nolaupīties sūdzas par dažādām slimībām. Ja šī teorija ir patiesa, tad cilvēki var kļūt par starpgalaktisku rasi. Protams, ja mēs izdzīvosim. Mums atliek tikai cerēt, ka citplanētieši nav cerējuši mūs pilnībā iznīdēt. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē.